Visi citi šeit redz. Paldies Dievam, ka Dievs mūs redz visur, man kur mēs esam un kas ar mums ir un kā mēs ejam cauri. Un Dievs mūs neatstāja nepameta. Amen. Un es reiz biju kādā, vienkārši liekot visus šos te mikrofonus augšā un skatoties uz visām šīm te lietām. Es reiz biju kādā baznīcā, tas bija Amerikas Savienotajās valstīs. Es jūtos tur tā, it kā būtu aizbraucis atpakaļ uz Ukrainu. Tad es tēvam braucu līdzi kādreiz, viņš mūs ņēma līdzi kādreiz, kad viņš brauca uz Ukrainu kalpot, Baltkrieviju, Krieviju. Un tur bija vienā pusē sēdējis māsas, kārtīgi lakatiņos, otrā pusē sēdēja vīri, svētā glītumā. Un man liekas, tas dievkalpojuma kārtība un veids, un kā sēdēja, un kā tas viss notika, bija kā apakaļ kaut kad 70. gadu beigas, kādā dievkalpojumā vai 80. sākums, apmēram esot Ukrainā. Bet viena lieta bija pilnīgi atšķirīga. Pilnīgi atšķirīga. Tur arī bija ekrāni, bija priekšā ekrāni, un tur bija uz tādu, tad vēl nebija droni, bet uz kabeli, tāda kamera, kas tā gāja pa visu zāli turp un atpakaļ. Tu vienā staigā un visu filmēja un visu tur uz ekrāniem parādījās un viss bija tik, mēs varētu teikt, high-tech, jā, viss tāds ļoti. Un es atceros, ka Dievs toreiz runāja uz mani un viņš teica interesanti, viņš teica, ka angliski ir high-tech, jā, tā kā tā viss tās tehnoloģijas, jā, un tad ir most high, visaugstākais. Un viņš teica, ka draudze nav radīta priekš visām, mēs teiktu, aparatūras un lietām, draudze radīta priekš visaugstākā. Un patiesībā ne aparatūras klātbūtne padara to, kāpēc mēs šeit esam, bet visaugstākā klātbūtne. Pareizi, amen. Paldies Dievam par vīriem, paldies Dievam par klātbūtnēm, paldies Dievam par visām šīm te aparatūrām un lietām, ka cilvēki var redzēt, dzirdēt un skatīties, un mēs varam arī pēc tam skatīties. Bet ja nav visaugstākā klātbūtne, tad tas viss ir tukšs. Tad tur nav starpība, vai tu slēdz kanālus, kādreiz bija tā jāslēdz kanāli televizoram. Tagad vai tu sēdi pultī, jāslēdz pāri, un kas tur būs vai nebūs. Ja nav visaugstākā klātbūtnes. Tas mūs atšķir no visiem citiem cilvēkiem, kā Dievs teica, Izrēlam, Izrēlās. Kas atšķir Izrēlu? Dievu klātbūtne. Dievu klātbūtne. Kas atšķir draudzi šodien? Dievu klātbūtne. Varbūt visi kā 70. 80. Ukrainā ar lakatiņiem un vīri pa kreisi pa labi, varbūt viss samiksēts kopā, varbūt es skatos uz jums visiem un uz bērniem, un es domāju, mēs Rīgā esam krietni izlaidušies, jo jūs nākat vairāk tādi sapucējušies, tā varētu teikt, uz dievnamu, un tas ir labi, nepazaudēji to, tas ir labi. Būt dievnamā, tie ir svētki. Bet, vienalga, mēs varam tā vai savādāk. Bet ja nav visaugstākā klātbūtne, tad mēs atnācām, pasēdējām, padziedājām, un kā atnācām, tā aizgājām. Labi, ja ne sliktāk, kā atnācām. Jo kāds nev tā paskatījās, kāds vēl kaut ko pateica, vēl kaut kas. Bet visaugstākā klātbūtne maina visu. Amen. Un Dievs ir apsolījis savu klātbūtni. Viņš saka, es esmu jūsu vidū. Ir neiespējams, kā kristiešiem sanākt kopā bez viņa klātbūtnes, bet tā klātbūtne, kad viņi atklājas, kad mēs piedzīvojam to. Un mēs kā Vasarsvētku draudzes, kā Vasarsvētku kustība, es domāju, ka ja es esmu šeit, man jāpareklamē pasākums. Mēs 11. jūlijā Dobelē Ķesteru meža estrādē svinēsim Vasarsvētku kustības 100 gadi Latvijā. Vasarsvētku, jā, es redzu sejas izbrīnītas, tiešām 100 gadi. Jo es runāju ar kādu mācītāju, šī draudze pastāv no 90. gadu vidus, un es viņiem stāstīju to vēsturi, kāpēc 100 gadi Vasarsvētku draudzes mācītājs. Viņš teica, es šito nezināju. 26. gadā atbrauca Džeims Grēviņš, jā, mēs redzam uz ekrāna, vai ne, pateicības dievkalpojums. Atbrauca Džeims Grēviņš, viņu paaicināja uz Dobeli kalpot. Dobeles Baptistu baznīcā nebija mācītāja tajā brīdī, viņa tēvs bija tur loceklis un paaicināja viņu, kur Džeims bija izbraucis uz Ameriku. Ja es nemaldos 6. gadā Amerikā sastapies ar Kristu, ar Vasarsvētku ticīgajiem.
jauniem, svaigiem, jā, tikai 1906. gads mēs skatāmies uz tā Azus ielas atmodu, kā uz tādu vasarsvētku kustības dzimšanu. Un tad atbrauca, sludināja pēc vienas prediķa, viņam pateica, nē, tā nāsot viņa vieta. Un viņš saprata, ka Dievs viņu aicina kalpot šeit Latvijā, būt misionāram šeit Latvijā. Un viņš uzsāka kalpot un sludināt no sākuma Dobelē, vēlāk Aucē. Un Dobelē 1926. gadā tika kristīti pirmie 2 vasarsvētku ticīgie Latvijā. Tādēļ mēs svinam 100 gadi. Latvijā, jā, paldies Dievam, ir par ko pateikties Dievam. Latvijā, protams, mēs esam šeit Vidzemē, vai ne? Valmiera mūžu brāļu draudzes, jā. Un tā ir Dieva gara kustība, viennozīmīgi. Tomēr tā nav tāda kā vasarsvētku kustība, kā mēs saprotam vasarsvētku kustība, jā, tās ir brāļu draudzes. Un Dieva darbs vienmēr ir bijis, un ir bijuši sludinātāji, kas ir nākuši ar kaut kur no Krievijas, no evaņģēliskās kustības, no saucamā Prahānava, kas bija iekšā šeit Latvijā nākuši arī sludinājuši, kalpojušības, varbūt Latgalē vairāk. Bet tā kā vasarsvētku kustības sākums mēs skatāmies uz 26. gadu ar Džēmsu Grēviņu, kurš kalpoja, un ļoti ātri viņi nodibināja vairāk kā 10 draudzes, viņas gan nesauc par draudzēm tajā laikā oficiāli, jo valdība tajā laikā tad atļāva, tad aizliedza vasarsvētku kustību. 30. gados nodibināja vienu apvienību, viņi pastāvēja 3 dienas, viņi saucās Vasarsvētku blāzma. 3 dienas viņiem iedeva reģistrāciju, pēc 3 dienām viņiem aizliedza, ja? Liepājā bija šī vasarsvētku kustības tajā laikā tāds, sākums bija vairākas draudzes, bet kad apvienība viņi dibināja vairākas draudzes, kas kopā nāca un dibināja to. Un es ļoti, ļoti priecāšos, ja jūs visi atbrauksiet. Es zinu, ka jums ir bijis tādas ekskursijas draudzē, ka jūs autobusu paņemat un braucat kaut kur, atbrauciet visi uz Dobeli. Dobelnieki ļoti, ļoti jūs gaida, viņi gatavojās, ir tā draudze tāda ļoti, man te es meitām saku, ka viņām nav latviešu valodas, man pašam zūd. Viņi ļoti iepriecināti, viņi tādi satraukti, priecīgi satraukti ir, ja? Par to, un būs arī iela evaņģelizācija nedēļā pirms tam, ja kāds vēlas aizbraukt uz Dobeli un piedalīties iela evaņģelizācijā, 3. 4. 5. ja? Dienas garumā, un tur būs baznīca atvērtums, vasarsvētku draudze, tur būs iespēja iet, padzert kafiju un atspirkt mazliet, ja? Un vakaros no 6 līdz 9 būs tādi vieta, kur sludinās, kalpos ar mūziku, ja tieši tirgus laukumā Dobelē, tas ir pašā centrā tur. Tā kā visas nedēļas garumā ir iespējams aizbraukt uz Dobeli un sestdienā aizbraukt ātrāk, piedalīties ar ielu evaņģelizācijā, bet 5 Ķiestermeža estrādē uz dievkalpojumu. Ja mums būs tāds brīnišķīgs laiks, es ticu kopā brīnišķīgs laiks, un mēs dzirdēju, kā mācītājs teica, kad Dievs nemainas, vai ne? Un tā ir žēlastība. Tas ir reizēm priekš manis personīgi arī stāvot un domājot šodien šeit. Tas ir tāds izaicinājums. Paldies Dievam, Dievs nemainas, un tas nozīmē, ka kāds viņš bija tad, 26. gadā, 100 gadu apakaļ, kad kustība uzsākas, tāds viņš ir šodien. Un ir daudz stāsti un liecības par to, ko Dievs darīja tajā laikā. Mana vecmāte, kas bija viena no pirmajām, kas nāca pie Kristus, Aucē, kad tika noturēti dievkalpojumi tādā tautas namā, tad viņa iedeva savu sirdi Jēzum tur, un viņa stāstīja, viņas māsa pirms tam bija dziedināta no tuberkulozes, viņa gulēja gultā uz miršanu, un tad, kad viņa uzzināja, kad tur lūdz par slimiem, reklāmā bija rakstīts, ka lūgs par slimiem, kad Dievs dziedina. Viņa teica, ja tas ir Dieva vīrs, tad es tikšu dziedināt. Viņa burtiski aiznes uz šo dievkalpojumu, viņa nevarēja vairāk pati pastaigāt. Dievs viņu dziedināja. Viņa nodzīvoja vairāk kā 80 gadus, un es atceros viņu no tādu neliela auguma tumsnēju. Man vecmātes māsa Anna Līdums. Viņa bija evaņģēlista, arī kalpoja kā evaņģēlista. Un viena atšķirīga lieta, kas vasarsvētku kustībā ir bijusi jau no pašiem sākumiem, arī kad sievietes kalpo, ja? Viņa bija kā evaņģēlista, un mana vecmāte
jau bija precējusies un nedzīvoja ar ģimeni kopā, un viņa dzīvoja ar savu vīru. Viņa atbrauca apciemot māsu, ja domāju, ka māsa kurā katrā brīdī aizies. Viņa atnāk un skatās, kad tā gulta ir tukša. Un memme, kā mēs viņu saucam, memme bija burās, memme bija dusmīga, jo viņai likās, ka māsa ir mirusi, ka gulta ir tukša, jā, un neviens viņai nav paziņojis. Viņa uzzināja, ka viņa aizgāja uz dārzu un skatās māsa ar kaplē vai bietas. Ja, tā kā Dievs ir dzīvs, amen? Un Dievs to darīja 100 gadu atpakaļ, un tas mans izaicinājums, ko es teicu arī, es domāju, Dievs, kas ir savādāk šodien? Stāsta par tiem dievkalpojumiem, man mēma stāstīja, ka tur bija 8 slimi cilvēki, viņi atcerās kādu dievkalpojumu, kad Džeims Grēviņš paaicināja priekšā tos, kas ir slimi, lai lūgtu par viņiem, bija 8 cilvēki, kas iznāca priekšā, ka visi 8 aizgāja veseli. Un tā ir liecība ne tikai par vienu, bet par citiem dievkalpojumiem, vairākiem dievkalpojumiem, kas tur bija par tādu laika periodu patiesībā. Es domāju, kas ir savādāk, ja Dievs ir nemainīgs. Tas ir mans izaicinājums, mans tāds jautājums man pašam. Ja mēs, neizklausās baigi forši, bet ja mēs 100 gadus vēlāk esam apmēram mūsu apvienībā, kas tā kā oriģināli sākās no šīs te kustības, ja? Mēs aicinām arī citas vasaras vai draudzes pievienoties šajās svinībās. Ja, ja mēs esam mazāk nekā viņi pirmajos 10 gados. Ja Rīgā bija draudzes ar 400-500 cilvēki. Ja? Tā kā tas ir tāds izaicinājums un liek mums padomāt, vai ne, Māri, kā mācītājiem, kas ir savādāk vai Dievs ir nemainīgs. Amen. Bet es ticu, ka Dievs ir apsolījis izliet no sava gara. Tā ir rakstīts Bībelē, un viņš to arī dara. Viņš to arī darīs. Amen. Un mēs neesam, mūsu lielākā atmoda nav aiz muguras. Mūsu lielākā atmoda ir priekšā. Amen. Labi, tas viss bija tāds garš ievads. Man ir prieks, ka mana sieva Baima šodien pievienojās man, un mēs varam būt šeit kopā ar viņu. Garš ievads, bet domājot un lūdzot par to, ko dalīties šodien, es lasīšu no vēstules Efeziešiem 5. nodaļas no 15. līdz 21. pantam, un tad pants pēc panta lēnām iziešu cauri šiem te 6 pantiem, ko Dievs runā manā sirdī, ko es vēlos dalīties ar jums šodien, ko es ticu, ko Dievs grib, lai es dalos ar jums šodien. Efeziešiem 5, 15, 21. Tad raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas, tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Un neapreibinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Runādam citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā, un esiet paklausīgi citam Kristus bijībā. Amen. 15. pāns saka, raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Ir populāri kādu laiku Latvijā runāt par dažādiem Bībeles tulkojumiem. Kurš ir pareizs, kurš nav pareizs, kurš cik pareizs un kāpēc kāds ir pareizs un kāds ir nepareizs. Mēs Latvijā esam svētīti, ka mums ir jau gadus 100. Mums ir mūsu Bībele mūsu valodā. Šodien viņi pazīst kā glika Bībele, ja tas pirmais tulkojums uz latviešu valodu. Mēs esam svētīts ar to. Visa latviešu tauta ir tik ļoti svētīts ar to, kad nākamās paaudzes, kad pirmās paaudzes jau brāļu draudžu atmodas un viss, kas radās, kas bija, kad viņi mācījās lasīt, lasām grāmatu bija Bībele. Brīnišķīgi, slavu Dievam par to. Un kādu laiku mums nebija cits tulkojums, tad radās 65. gada tulkojums, un tad 65. gada revidētais teksts, un tad vēl viens tulkojums, un pēc tam vēl viens tulkojums, un revidētais, un kopā cik tad mums tie tulkojumi ir. Ar visiem revidētiem laikam kaut kādi 5 varētu sanākt. Ja, ja jūs palūkotos, cik tulkojumi ir angļu valodā, jūs saskaitītu vairāk kā 100. Saskaitīt vairāk kā 100 tulkojums. Un, ziniet, tas ir Dieva vārds. Tas ir Dieva vārds.
un neatkarīgi no tā, kā tas ir, varētu teikt, izteikts. Es atceros vienu dievkalpojumu, kā tur bija maziņš, bija skolā gāja, bet maziņš bija arī baznīcā gāja. Dievkalpojumā mans vecais tēvs, un viņš bija Ventspils Vasaras svētku draudzes mācītājs, un 70. gadi, es 70. piedzimu, nezinu, cik man bija gadi, bet es ļoti labi atceros kādu strīdu draudzes dievkalpojumā. Kādu strīdu draudzes dievkalpojumā, šajā draudzes dievkalpojumā, kāds vīrs piecēlās un lasīja no tā teksta, ko es pamatā lietoju, tas 65. gada revidētais teksts, varbūt, kad vairums jūs to lietojat, jo, cik ilgi jūs esat ar Kristu, ja tas tāds bija visizplatīgākais, kas mums bija. Un es atceros, ka es sēžu un viens vīrs pieceļās un viņam ir šī jaunā bībele rokās un viņš lasa no šīs bībeles un kāds cits vīrs no turpat sēdēdams tajā draudzes dievkalpojumā sāk protestēt, ka tā ir demoniska bībele, ka tur viss ir sajaukts un viss ir atžgāni un tur nepareizi vārdi lietoti. Un es atceros, tas strīds beidzās tā, ka tas vīrs, kurš no vietas runāja, ka viņš piecēlās un izgāja laukā. Piecēlās un izgāja laukā no dievnam. Tā kā tie strīdi ir bijuši, mēs esam cilvēki, vai ne? Un Bībelē arī saka, ka, ja mēs veco esam baudījuši, tad kā ātri to jauno nemaz, mums visiem ir sava tradīcija, vai ne? Mums visiem. Mana mamma joprojām nevar pieņemt, ka man nav šlipse. Man nav uzvalks un šlipse. Viņai liekas, viņa visu mūžu bija baznīcā, un mācītājiem bija šlipse un uzvalks, un man tā ir jābūt. Un te es stāvu, piedodiet tā, kā es te stāvu, ja? Un pat šodien jūtos pat zināmā mērā sapucējis. Tā kā, mēs esam pieraduši, bet ja mēs runājam par laiku, kurā dzīvojam, par tulkojumiem un lietām, tad nebedzīvosim kā negudri, bet kā gudri. Neskaldīsim matus, neizkāsīsim odus un nenorīsim ziloņus. Un es lietoju, kāpēc tas viss ievads par visiem šiem tulkojumiem. Es paņēmu kādu angļu tulkojumu, kas saucās Amplified, ja paplašinātais tulkojums, un šo te pašu rakstu vietu, šis pats pants, jā. Kāpēc paplašinātais pēc grieķu valodā, jūs zināt visu to vienam vārdam, tā nozīme bieži vien ir lielāka, plašāka, nekā tu vari ielikt iekšā to vienu vārdu iztulkot. Un paplašinātā tulkojumā šis pats pants skan šādi. Tad raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Tāpēc pielūkojiet, ka jūs dzīvojat apdomīgi, dzīvojot dzīvi ar godu, mērķtiecību un drosmi. Tas ir kā gudrs, kas dzīvo mērķtiecīgu dzīvi ar apdomību, un drosmi. Izvairoties no tiem, kas ir iecietīgi un pieļauj ļaunumu, kas ir iecietīgi pret ļaunumu un pieļauj to. Nevis kā neprātīgi, bet kā gudri, saprātīgi, inteliģenti, izšķiroši cilvēki. Cilvēks, kas spēj izšķirt, saprast, izšķirt. Es nezinu, vai jūs esat kādreiz bijuši pie kāda dīķa, kur ir audzē karpus, kur ir daudz viņas, un tu paņem ieber barību, un pēc īšu brīžu tur mutuļo viss. Tur vienkārši šķer visu šķer. Tu neesi tāds zivs, ok? Tu neesi tāds zivs. Bībeles izšķir, saproti, saproti, ar ko tu sevi baro. Izšķir, saproti. Un Pāvils Efeziešiem saka 4.1, viņš saka, tad važās slēgt savu kungu dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājumu cieņa. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājumu cieņa. Nevis vienkārši kaut kur, kaut kā, es te kristietis esmu, bet pa dzīvi kuļos. Nē, Bībeles, lai tava dzīve, lai tava stāle, lai tu redz, ka tu dzīvo ar mēķi. Es varētu teikt, dzīvo tā, lai citi uzdod jautājumus, es gribu to, kas ir tev. Es gribu to, kas ir tev. Kas ir tavs dzīves pamats? Kas ir tavs dzīves? Mēs dzīvam ļoti nenoteiktā laikā. Cilvēki, es zinu, tepat Valmierā kāds cilvēks, viņš bija nodomājis laisties prom no šejienes. Domāju, pārdos māju, meklēs kaut ko Spānijā. Aizbrauc uz Spāniju, nevarēja atrast, tad brauc atpakaļ, un kāds jau, kur bija pārdevis, jau mēģināja sarunāt, lai varētu atkal dzīvot. Bībeles, ka mēs neesam tādi. Amen? Mums ir pamats mūsu dzīvē. Tas mūsu pamats nav, man te ir māja. Nē, mūsu pamats ir Kristus. Mūsu pamats ir Kristus. Un Pāvils saka, kad mēs dzīvojam
Lai nedzīvojam kā neprātīgi, bet kā gudri, saprātīgi, inteliģenti, izšķiroši. Ja cilvēki, kas spēj izšķirt lietas, nevis kāds teica, un mēs visi aizskrējām. Ja? Bet tā, kas spēj izšķirt, dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Un kā tad ap šī aicinājuma cieņa prasa, Efeziešiem 4:20-24, bet kā tā jūs Kristu nesat mācījušies, viņš tur runā pirms tam par lietām, par grēku, viņš jūs par viņu esat dzirdējuši, par Kristu. Un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilc iet bojā un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Pasaulē ir daudz inteliģentu cilvēku, saprātīgu cilvēku. Viņi ir, pareizi, bet ar ko tad mēs atšķiramies? Mēs atšķiramies ar to, ka tas vecais dzīvesveids, kad mēs dzīvojam bez Dieva, ka mūsu prāts, mūsu sirds tiek atjaunot svētajā garā, atjaunot ar vārdu, un ka mēs apģērbam jauno cilvēku. Nevis vienkārši inteliģenti, augstu izglītību, mācījušies, vēl kaut kas, nē, ir kaut kas vairāk. Kaut kas vairāk. Bībelē saka, ja cilvēkam ir viss, Salamāns saka, ja viņam ir viss, bet viņš dzīvo bez dziļāka ieskata lietu būtībā, viņš dzīvo bez šīs Dieva apziņas un atziņas, viņš ir līdzīgs lopam, kur nokauj. Ir kaut kas vairāk, un tas ir Kristus mūsos. Amen. Un Efesiešiem 5:1-2, tur teikt, Pāvils saka par dzīvi, kā dzīvot. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs ir mīlējis mūsu labā sevi un nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Amen. Un es izlasīšu no šo pašu rakstu vietu tikai no paplašinātā tulkojuma. Tāpēc sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis, mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Un no paplašinātā tulkojuma, angļu tulkojums mana versija. Ja? Angļu tulkojums mana versija. Tāpēc esiet Dieva sekotāji, kopējiet viņu un sekojiet viņu piemēram. Kā mīļie bērni, atdariniet savu tēvu, dzīvojiet mīlestībā, tas ir. Novērtējiet citu. Praktizējiet empātiju un līdzjūtību, nesautīgi meklējot labāko priekš citiem. Tāpat kā Kristus jūs mīlēja un atdeva sevi par jums, par dāvanu un upuru Dievam, viņš tika nokauts par mums, lai šis upuris kļūtu par saldu smaržu Dievam. Kā dzīvot mīlestībā? Mēs praktizējam empātiju un līdzjūtību draudzē. Praktizējam empātiju nesautīgi meklējot labāko priekš cita. 16. pants, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Paplašinātais tulkojums. Pēc iespējas labāk izmantojiet savu laiku virs zemes. Atpazīstot un izmantojot katru izdevību un lietojot to gudri un uzcītīgi, jo dienas ir pilnas ļaunuma. Pēc iespējas labāk izmantojot savu laiku virs zemes. Es nezinu, vai jums tā ir. Droši vien, ka jums nav. Valmieras tāda strādīga un cītīga un kārtīga pilsēta. Man reizēm ir dienas, kad ir daudz darba un lietas un viss, bet reizēm ir dienas, kad maigi izsakoties varēja labāk. Maigi izsakoties. Un tad es lasu, izmanto laiku. Vai es izmantoju laiku? Kā es izmantoju laiku, ko Dievs man ir devis? Ko es daru ar to? Es atceros mācītāja Gunta. Viņa mums tā dzēniece un viņai patīk lasīt arī dzēju un rakstīt dzēju, un es neatceros, man tā nav viņas sarakstīta, bet es dzirdēju, kā viņa kādās bērēs to teica. Es iemācījos to arī, reizēm arī bērēs lietoju. Mums laiks ir dots un tikai laiks. Tāda rindiņa, ja? Mums laiks ir dots un tikai laiks, lai sagatavotu sevi mūžībai. Mums ir laiks. Bībele saka 70, kas stiprs 80, mans tēvs sevi jau
vairākus gadus pieskaita, pāris gadus pieskaita pie stipro kārtas, ja viņš ir 80 stiprs. Es domāju par laiku, ko Dievs mums dod. Kā mēs to izmantojam? Kā es to izmantoju? Un, ziniet, lasot un gatavojoties to, es domāju par savu laiku, par savu to laiku, ko Dievs man ir devis. Es domāju, cik produktīvs tajā laikā es esmu. Un mēs nevaram izmērīt. Dieva lietās nav tikai tu dari un dari un dari. Es atceros, kādreiz vecāki brauc, mans tēvs strādāja melorācijā, jo tas bija laiks, tāds darbs, ko tu varēji izdarīt, tāds gabala darbs izdarīja. Uz mēnesi tev uzdod kaut ko plāns, tu izdari, un tad viņš varēja kurā brīdī arī braukt un darīt to, ko viņam vajadzēja draudzē. Un mēs jau kā bērni vasarās braucām, kā bērni pusauči, braucām līdz viņam uz darbu un strādājām. Un tas atceros, mēs pļāvām, ar izskaptu pļāvām. Ziniet, kā var ātri pabeigt pļaušanas darbu un braukt mājās? Salauzīt izskapti. Mēs mēģinājām, kādreiz atzīšos, mēs mēģinājām pļaut kaut kur. Pļaut un... Bet tas laiks, tu redzi, ko tu nopļāvi, vai ne? Tu sāc pļaut un tu redzi. Tu redzi ritīgi, tāds vāls krīt un tu ej uz priekšu un tu pasties apakaļ. Tu izmantoji kārtīgi šo laiku. Ne viss tā ir mūsu dzīvē, pareizi. Un apustuļi vispār teica, ka viņiem teica, jums vajadzētu vairāk kalpot pie galdiem. Viņš teica, mēs gribam kalpot Dievam ar vārdu un lūkšanu. Tas laiks, kad tev liekas, tu neesi aktīvs, bet tu sēdi un tu lasi vai tu lūdz, tas nav zemē nomests. Tas ir vērtīgākais un dārgākais, ja? Kas ir. Bet, kad tu lūkojies uz savu dzīvi, bet tu izmanto to laiku, ko Dievs tev dod. Vai es izmantoju? Man nākas atzīt. Dievu priekšā un tu sievu galā sēž ameļaus samelā. Kad reizēm mans laiks, viņš nav produktīvs. Viņš nav produktīvs. Bet Bībele saka, izmanto laiku. 17. pants saka, izmanto laiku. 16. izmanto laiku, jo šis dienas ir ļauns. Un 17. tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Tāpēc, ka dienas ir ļauns, nepadodies neprātam. Centies saprast, kāds ir mūsu kunga prāts. Paplašinātais, tāpēc neesiet neprātīgi un neapdomīgi, un saprotiet un cieši satveriet, kāda ir tā kunga griba. Kā zināt, ko Dievs grib? Mācītāji saka pēc vārda. Amen. Viena atbilde, Bībele. Es runāju ar kādu vīru, viņš saka, tikko kā es kļuvu kristietis, ka es lasīju, man likās, es lasīju, un es kā ēdu, un lasīju. Viņš saka, tagad es atveru, un es lasu, un nekas man neuzrunā. Es lasu, un nekas man neuzrunā. Un es domāju, kurā brīdī mēs esam noticējuši tam, tad, kad mēs atveram Bībeli, tad visam uz mums pēkšņi ir baigi jārunā. Tā nav. Tu lasi, lai tu zinātu tā kunga gribu. Tu lasi, kā mēs iepriekš lasījām, lai tavs prāts tiktu atjaunots. Tu lasi, lai tu saprastu, kas ir tīkams un patīkams Dievam. Un paldies Dievam, tu lasi, un ir brīži, un ir momenti, un ir lietas. Ja viss, ko tu lasi, baigi runāt uz tevi tādā brīdī, ka tev liekas, es domāju, tu būtu diezgan apjucis cilvēks. Tu nezinātu, no kura brīža sākt. Paldies Dievam, ka Dievs izvēlas bieži vien, es lasu, un tad ir kāda lieta, kāds pāns, kas man uzrunā. Es saku, paldies Dievam, ka Dievs izvēlas vienu lietu, ar ko man uzrunāt. Pareizi. Vienu lietu, un tu saproti, uz ko koncentrēties, ko darīt, un tas maina, bet viss Dieva vārds ir derīgs. Amen? Tāpēc tu runā uz tevi vai nerunā. Lasi Bībeli. Es parasti to salīdzinu ar ēdienu. Es zinu, jums te vienmēr ir ēdiens. Garšo vai negaršo patiesībā. Ja uzrunā vai neuzrunā. Ja? Tad, kad tu viņu apēd, viņš nonāk tevī un process sākas. Vai ne? Ar Dievu vārdu tas labums, ka nekad nevar būt pa daudz. Pa daudz ir tad, ja tu lasi un nedzīvo, nelieto. Ja? Ka tu lieto, ka tu ar citiem vārdiem lasi Bībeli, lasi to, kas ir rakstīts Bībelē. Bībeles nepadodies neprātam. 1970, kurā tur gadā neatceros, kristieši kādi izgāja Liepājā uz tiltu baltās drēbēs. Viņi gaidīja, ka Jēzus nāks viņiem pakaļ. Jo bija kādi pravietojumi, ka viņš nāks. Es nezinu, kāpēc uz tiltu bija jāiet. Ja? Bet baltās drēbēs apģērbušies bija uz tiltu. Es reiz gāju
Es gāju Jelgavā, es nezinu, vai jūs zinat Jelgavu, bet tur autoosta pašā centrā, kādreiz vismaz bija. Un es gāju, tur pietur bija, un tur kāda mana radiniece attāla, mammas māsica. Viņa emocionāli nestabils cilvēks un kādu laiku ar Dievu un diemžēl kādu laiku slimnīcā. Un viņa man satiek, viņa saka, es biju, cik man bija, es neatceros, vēl vidusskolā mācījos. Viņš, ka modri Jēzus nāks. Un tā skaļi pieturā. Un tu skaties apkārt, Jēzus nāks. Un tik ilgi Jēzus nāks, ka viņi pabeidza psihiatriskajā slimnīcā ārstēdamies. Bībele saka, Pāvils saka vēstulē Tesaloniķiešiem, nepadodieties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm. Uztraukumam vai bailēm. Es jums pateikšu, kad man pārņem uztraukums, kad es domāju par Jēzus nākšanu. Tad, kad es skatos uz saviem bērniem un mazbērniem. Es skatos uz saviem bērniem, es saku, halleluja, slavu Dievam, paldies Dievam. Es zinu, viņi kalpo Kristum. Kad es skatos uz mazbērniem, šobrīd viņi ir maziņi, es zinu, ka viņi pieaugs, viņiem nāksies pašiem sastapties personīgi. Un tas mans uztraukums ir, vai viņi sastapsies, es lūdzu un ticu, amen? Bet tas ir tas, kur mans uztraukums, kad Jēzus nāks. Bet ja Jēzus nāk šodien, es esmu gatavs. Ja man ir jādzīvo ar uztraukumu, tas kā mājās mēs esam pieraduši laikam. Ja nāks ciemiņi, ko mēs daram? Tīra māja. Man sieva reizēm saka, es vairs netīrīšu māju pirms, es tīrīšu māju pēc ciemiņiem. Atnāk films, jā, viss. Bet Bībele mūs aicina, lai mēs dzīvojam gatavi. Lai mēs dzīvojam gatavi Dievu priekšā. Gatavi sastapties, jo tā sastapšanās ar Kristu, es kaut kur lasīju, cik dienā cilvēki nomirst. Es neatceros, bet tie ir 10 tūkstoši. Mēs lūkojamies pasaulē. 10, pat pārāk, man liekas, bija kā 10, ka 100 tūkstoši cilvēki, kas rītdien nepiedzīvos. Kuriem sastapšanās ar Dievu būs šodien. Nepadodies neprātam. Bija Covids un teica, tūlīt nāks Jēzus, un es zinu kādu cilvēku, tāpat Latvijā, kas sāka tirgot savus īpašumus. Pārdot un izdalīt. Halleluja, slavu Dievam, viņi svētīja citus, tas arī labi. Bet viņi paši bija vīlušies pēc tam, jo tas pienāca un aizgāja. Tas nenozīmē, ka Bībele saka, izmanto laiku, dzīvo gudri, saprātīgi, bet nepadodies neprātam. Saprot, kāds ir kunga prāts, un kad tu lasi Bībelē, tad kunga atnākšana, kad Dievs to atklāja, Dievu vārdā, tas nav tāds ar tādu šausmām. Ārprāts, kas tagad būs? Kam ir šausmas? Kas kliedz? Kalni krītiet, mums apklājiet. Tie, kas nepazīst Kristu. Amen? Bet tie, kas pazīst, wow, ja es saku, paceliet savus galvas, iztaisnojieties, kungs nāk. Kungs nāk. Ja tu dzīvo gulēdams, ja jūs teicu līdzīgi par 10 jaunavām, ja? 5 gudras, 5, netik. Ko darīja gudrās? Viņas eļu paņēma, līdz iesnausties var visi. Bet tu attiecībās ar Dievu, tu esi krājis, tu esi lasījis, tu esi dzīvojis, tu esi meklējis Dievu. Nav tā, ka Dievs gaida to momentu, to brīdi, nav gatavs, es tūlīt nākšu. Nē, Bībele saka, ka Dievs pats mūs sagatavos. Amen? Darīs pastāvīgi, sagatavos. Viņš ir nācis ne tikai, lai mūs izglābtu, bet lai mūs ievestu godībā. Amen? Tāpēc nepadodies neprātam, centies saprast, kāds ir tā kunga prāts. Mēs dzīvojam laikā, kad mums ir pieejams, varbūt kāds arī tagad skatās, labdien, ja kāds skatās, jā, bet mēs dzīvojam laikā, kad tas ir pieejams. Un pieejams visāds. Visāds. No laba līdz sliktam, no ļoti laba līdz ļoti sliktam un viss, kas ir pa vidu. Kāpēc ir tik svarīgi lasīt Bībeli, lai tu zini, ko Dievs saka? Amen? Lai tu neesi vienkārši, kā Bībeles, ka nepadodies katram mācību vējam, es dzirdēju, viņš teica, ko man tagad darīt. Ko Bībele saka? Ko Bībele saka? Atver Bībeli un lasi. Un es to atkārtošu atkal. Man bija prieks dzirdēt, kā šeit maz meitene lūdz Dievu, viņa saka, ka vajag lūgt, lasīt Bībeli, nākt uz draudzi. Ne tik maza vairāk, ne? Bet vajag lūgt Bībeli, lūgt Dievu, lasīt Bībeli, un
un nākt uz draudzi. Amen. 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 Tu zinās, tu nebūsi vienkārši katram mācību vējam līdzi. Bībelē arī saka, sekojiet saviem vadītājiem, skatieties, ko viņi dara, kāda ir viņa dzīve. Ja? Pāvils saka Tesaloniķiešiem tālāk, tik nepadodies tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm, it kā tā kunga diena būtu klāt, vai tas būtu gara iedvesmojums, runāts vārds, vai it kā manā vārdā rakstītu vēstuli. Ja? Vienalga. Nepadodies neprātam, skaties, ko saka Bībele. Kāds saka, es jau nevaru, tur skaties, tur atklāsmes grāmatu, tur. Es arī līdz galam nesaprotu atklāsmes grāmatu, halo. Bet Marks Tvens teica saprātīgus vārdus. Viņš teica, ka viņam nav problēma Bīblijā ar to, ko viņš nesaprot, bet gan ar to, ko viņš saprot. Okay? Dari to, ko tu saproti. To, ko Dievs tev ir atklājis, dari to, ko tu saproti. Amen. Nu, un 18. pāns, un neaprēbinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Paplašinātais tulkojums neaprēbinieties ar vīnu, jo tas ir ļaunums, samaitātība, stulbums, bet piepildieties ar svēto garu. Un pastāvīgi esiet viņa vadīti. Ja? Pastāvīgi esiet viņa vadīti. Bet, kad Salmans saka, tas, kurš apreibinās, viņš ir tāds, kas masta galā guļ. Masta galā guļ. Ja? Viņš var nokrist jebkurā brīdī. Un kā ceļas izlaidīga dzīve? Bībele saka par Dievu garu, esiet pastāvīgi svētā gara vadīti. Un neabēģiniet Dievu svēto garu, Pāvils Efeziešiem 4:30. Neabēģiniet Dievu svēto garu, ar ko esat apzīmogot atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātsirdība, dusmas, bāršanās, zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Es nelielos ar to, bet kaut ko zinu par to, kas notiek, kad tu apreibinies. Katram savādāk droši vien. Katreiz, kad es apreibinājos, man bija kādas, ļoti bieži es neietilpu šajā kategorijā, kad es biju pret citiem laipns, žēlsirdīgs, piedevu, absolūti neietilpu tajā kategorijā. Citas maņas, citas valdīja par mani. Ne tas, kas žēlsirdīgs, piedot, ja? Es nebiju ar Kristu tajā laikā. Es neaprebinos tagad, ja? Es nebiju ar Kristu tad. Bet tas auglis, kas bija, kas tur bija, ja? Viņš nebija pilnīgi savienojams ar to. Un kā Dieva gars mūs vada. Kad Dieva gars tev vada, tu redzi, kā viņš vada. Ja? Dusmās negrēkojiet un bāršanā zaimi tādas lietas, kad, un piedod, esi žēlsirdīgs. Man interesanti, mēs kā kristieši, vasaras vai kristieši, mēs daudz runājam par dzīvot garu piepildīt dzīvi. Pareizi. Amen. Mēs runājam par to, vai ne? Un 19. pāns saka, kā tad dzīvot garu piepildīt dzīvi. Runādam citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam un slavādam to kungu savā sirdīs. Citiem vārdiem, kad tu esi Dieva namā, tas tev palīdz dzīvot garu piepildīt dzīvi. Kad tu slavē un pielūdz Dievu, tas tevi atver, tas tevi piepilda ar Dievu svēto garu. Kad tu dziedi par to, kāds ir Jēzus, kāds viņš ir, kad tu redzi viņu, tas piepilda tevi ar svēto garu. Kad tu lūdz, tas piepilda tevi ar svēto garu. Apostļu darbos mēs lasām 4. nodaļā 4:31, kad viņi beidz Dievu lūgt vietu, kur tie bija sapulcējušies nodarbē, un tie visi kļuva svētā gara pilni. Un droši sirdi runāja Dievu vārdus. Amen. Lūkšana, dievkalpojums, vārds ir tas, kas, un ko nozīmē savās sirdīs. Es nelielos, bet es visiem to iesaku. Man tas ļoti palīdz. Kad es no rīta, kad es pamožos, pirmais, ko es daru, es neverbāli, bet es savā sirdī, savā prātā, es pateicos Dievam un es slavēju Dievu. Pirms es vēl esmu atvēris īsti acis. Reizēm esmu atvēris acis, tad nospiedis modinātā, lai nezvana, ja? Bet tas ir tas pirmais, un es cenšos to praktizēt darīt, un tad ir kādus rītus, ka es esmu piecēlies un esmu to aizmirsis, un tas apzināti jau atpakaļ pie tā.
Apzināti, pirms manas domas ir pieskārušās, man ir jāved bērni kaut kur, vai man ir jādara tas un tas šodien, vai pirms vispār es esmu pieskāries zemē, es gribu pieskarties debesīm. Es gribu, lai debesis plūst ar mani. Un Bībele saka, dziedādam melodiju savā sirdī tu pielūdz Dievu, un arī kaut kur ikdienā ejot, Svētā gara piepildīšanās, tas nav tikai tas moments, kad atnāk un par Saulu atnāca Ananija un aizlūdz pilns ar Svēto garu. Tas nav tikai šeit dievkalpojumā, bet ikdienā. Kad tu ej, kad tu dari, kad tu paturi to savā sirdī. Ja, kad tu paturi, kad tu dziedi tam kungam savā sirdī. Un īpaši kaut kas neiet, kaut kas tev tāds kārdinājums sākt kurnēt kaut kur, ja? Kaut kas ne tā kā vajag, viss šķības ķērsām, nepareizi, greizi. Tas paliec tāds nīgrs un dusmīgs un patur to melodiju savā sirdī. Varbūt tu nevari to izteikt skaļi, jā, nevari izteikt skaļi, bet tu vari, man ir bijis tā kaut kāda situācijas, tāds saspringts, un es nevaru izteikt skaļi, un tas iekāp savā mašīnā, un tas skaļi visu izsaka, gan Dievam, gan vēlnam, visiem pēc kārtas, jā. Bet kad tu paturi to savā sirdī, tas nav vienkārši dzīvot gara piepildīt dzīvi, tas nav tikai vienkārši, kad par tevi aizlūdzot, bija halleluja, slavu Dievam, bet tas ir ikdienā, kad tu dzīvo dzīvi. Bībele saka, Svētais gars tev vadīs visā patiesībā. Visā patiesībā. Amen. 20. pants. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā. Vienmēr pateicīgi Dievam Tēvam par visu mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā. Pateicība parāda manu attieksmi. Pateicība parāda manu attieksmi. Attieksmi. Es esmu pateicīgs Dievam par ļoti daudzām lietām. Bet ir vienkārši dzīvot un pieņemt viņas kā pašas par sevi saprotams. Bet vai tu esi lasījis Bībelē, kad Jēzus saka, ka bez viņa mēs nieko nespējam darīt? Patiesībā man nākamā dvaša ir Dieva dāvana, mana ielpa, man izelpa ir Dieva dāvana man. Man nav nekā, ar ko es būtu kaut ko pelnījis. Ka es pateicos, ka es dodu godu, slavu Dievam, ka es atzīstu, ka ne mēs paši, bet viņš. Ka viņš ir mans glābējs, ka viņš ir dāvinājis man visu, ka viņš ir labs un brīnišķīgs kungs. Tā ir mana attieksme, ne tikai svētdienas dievkalpojumā, bet manā ikdienā. Dievs, es tev pateicos. Es eju vakarā gulēt, es saku, Dievs, es tev pateicos. Un atkal nevienmēr tie ir mani vārdi, visbiežāk tā ir manas sirds domas, Bībele saka, Dievs tā zina, amen? Un es saku savā sirdī, Dievs, es tev pateicos, tu mani sargāji šodien. Vai man bija kaut kāda situācija? Nē, paldies Dievam, nebija. Tāpēc arī šī Dieva apsardzība. Man nevajag kaut kādas situācijas. Ir tādi brīži reizēm brauc. Ziniet, kā var tikt ar mašīnu cauri šaurai vietai, es jūs iemācīšu. Vienkārši ievelc gaisu un izbrauc. Ir kādam tā bijis kādreiz. Ja tu brauc ar automašīnu, es domāju, ka tev tā būs gadījies. Ja, kā kur tu brauc, brīnišķīgi cauri, ja. Paldies Dievam, ka Dievs pasargā un izved, bet paldies Dievam, ka tev nav tāda brīža un situācijas. Tā ir Dieva žēlstība, Dieva dāvana, tas ir tik daudz. Mums ir par ko pateikties. Tikko biju Āfrikā, mēnesi apakaļ. Dievkalpojumā sludināju. Es teikšu, paldies Dievam, ka tur nebija logu un durvi tajā ēkai, bija tikai jumts un metāla jumts un betona grīda. Jo savādāk pat ziemā, tu ziema tagad dienvidu puslodē lejā, pat ziemā būtu diezgan karsts, jo bija 27 grādi ārā. Bet tāpēc, ka nebija logu, tad vējš vienkārši pūta iekšā. Tas nekas, ka zemes un smiltis pūta iekšā, bet vismaz bija krēsls, viņi atnāca un paņēma tādu plasmas sanes pie kaimiņiem, viņi glabāja. Aparatūra, mīļie, jums ir, es pat nezinu, cik reizi vairāk nekā viņiem, ja? Jums liekas, ka jums trūkst un pamāz, ja? Tev noteikti tā liekas pie aparatūras sēdi, ja? Bet viņiem, viņi bija aizņēmušies, viņi sindizatori saprast, viņi bija aizņēmušies, no kāda sindizatora nevarēja pieslēgt, tas neskanēja beigās dziesmas, bija a cappella, ja, viss bez mūzikas, bet mums ir tik daudz. Mēs par visu esiet pateicīgi. Amen.
Par visu esiet pateicīgi. Pateicieties vienmēr un par visu. Dievam Tēvam mūsu kungu Jēzus vārdā. 21. pants saka, redz, cik labi mēs jau būsim nonākuši līdz manas šodien, negribu teikt sprediķa, bet mācīšanas varbūt vairāk vai sprediķa tādām beigām. Esiet paklausīgi citam Kristu bijībā. Esiet paklausīgi citam Kristu bijībā. Mārs skatās man, ka tev mani jāklausa. Mārs skatās man, ka tev mani jāklausa, jā? Citam Bībele saka. Citam Kristus bijībā. Un tas nav par to, ka mēs tās savas tiesības kādam uzspiežam. Ja? Bet tas ir vairāk par to, ka mēs esam gatavi ieklausīties otrā. Ka mēs esam gatavi paklausīt. Jā, arī saviem vadītājiem. Kristus bijībā, tas paplašinātā tulkojumā, out of reverence for Christ. Reverence, tas ir tāda bība un tas tāda cieņa, ka tu Kristus dēļ tu ieklausies, jo tieši tāpat kā mani Kristus atpirka, tā mācītāja Māri Kristus atpirka. Mums ir viena vērtība Dievu priekšā. Mēs esam, viena cena par mums ir samaksāta. Jēzus Kristus. Mēs esam dārgi atpirkti. Un tas, kas ir Mārim, tas, kas ir man, tas ir Dieva dots, Dieva aicinājums, Dieva vieta un Dieva atbildība Dievu priekšā. Mēs esam vērtīgi, vienādi vērtīgi Dievu priekšā. Interesanti, tur Efeziešiem 4 Pāvils raksta. Viņš ir visā pazemībā, 4.2.7, lēnībā un pacietībā, citu panesdami mīlestībā. Es kādreiz teikšu, viss man pietiek. Ja? Bet Bībelē saka, citu mīlestībā panesdami, censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Un tagad paskatieties. Viena miesa. Mēs esam Bībeles vienā garā kristīti par vienu miesu. Amen? Viena Kristus miesa, draudze. Viens gars, viens svētais gars. Jo viena cerība mums ir. Amen? Mums ir cerība, mūsu kungs Jēzus Kristus. Jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Citiem vārdiem, viens visiem vienādi. Un tad nākamais pants ir interesants. Bet tik vienam no mums, visiem vienādi, bet tik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. 1. Pētera 4.10. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Kristus visiem. Amen. Kungs visiem. Ticība visiem. Viens. Viss. Bet tik katram ir žēlastība dažādā mērā piešķirta. Citiem vārdiem, tev ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Un tava gara izpausme būs atšķirīga no cita. Un Pāvils turpinot šo domu Efeziešiem 4, 11, 13, viņš saka, ja? Viņš saka, viena miesa, viens gars, viena cerība, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs, pār visiem, ar visiem, iekš visiem. Un tad viņš saka, viņš arī citus par apustuļiem devis. Citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem. Ir vienotība Kristū, vienādi vērtīgi Kristū, bet ar dažādu aicinājumu. Amen? Ar dažādu atbildību, varētu teikt, atbildību Dievu priekšā. Par to mēs katrs atbildēsim par savu dzīvi, bet mēs lasījām pirms tam, un es teicu, ka mums jādzīvo mērķtiecīga dzīve. Amen? Un kas šo mērķi nosaka mūsu dzīvē? Tas Dieva aicinājums, ko Dievs mums ir devis. Mēs visi dzīvojam, lai pagodinātu Dievu. Amen? Un tomēr tās lietas, tas aicinājums, tā atbildība mūsu katru dzīvē ir atšķirīga. Ja ir viena miesa, viens gars, un reizēm cilvēki, ko tu saki, kas tu tāds esi mācītājs? Es arī esmu kristietis, man arī ir Dieva gars. Amen. Bet tu esi kristietis, tev ir Dieva gars. Bet Bībele saka, nerunāsim par to, ka Pāvils saka, jā, viņš saka, ka Filimonam man ir visas tiesības Kristu tev pavēlēt. Nerunāsim par šo rakstu vietu, bet viņš saka, ir dažāds aicinājums.
Viņš ir kādu devis par apostuli, kādu par pravietu, kādu par ganu, kādu par mācīti. Kāpēc? Lai svētos, atkal mūs visus svētos, sagatavot kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Amen? Un cik ilgi tas būs, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dievu dēlu ticībā un atziņā īsto vīru briedumu Kristus diženumu pilnības mēru. Amen? Amen. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri izmantojot laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Un neapreibināties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni, runādām citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādām un slavādām to kungu savā sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā. Esiet paklausīgi citam Kristus bijībā. Āmen. Āmen. Vai jūs pieceltos, lūdzu? Mēs kopā pielūgsim Dievu. Un es ticu, ka ir kādas lietas tavā dzīvē, ko Dievs uzrunāja tevi, klausoties Dievu vārdu. Un es lūdzu, man lūgšana ir par tevi. Es lūdzu arī to pats par sevi. Lai es dzīvoju ar godu, mērķtiecību un drosmi. Nevis kā neprātīgs, bet gudrs. Es dzīvoju tā, kā to prasa man aicinājuma cieņa. Dzīvoju mīlestībā. Es sekoju Dievam, kā viņa mīļotais bērns. Es izmantoju laiku, jo dienas ir ļaunas. Es nepadodos neprātam, bet cenšos saprast, kāds ir viņa prāts. Es neaprēbinos ar vīnu vai kādu citu lietu šajā dzīvē, bet lai es topu gara pilns. Lai mana dzīve, Bībeles, lai no mūsu mutes nenāk neviens nekrietnes vārds, lai es varu runāt uz psalmos, himnās, garīgās dziesmās, lai es slavēju to kungu savā sirdīs, lai es esmu vārdā, lūkšanā, sekojot Jēzum. Un par visu pateicīgs Dievam. Par visu pateicīgs Dievam. Es nezinu, vai tu esi pamanījis, bet pateicīgi cilvēki ir priecīgi cilvēki. Viņi ir priecīgi. Man ir mazbērni un 2 brāļi, un viens viņam grūti dalīties. Viņam vienmēr trūkst. Ir otrs, kas viņš visu gatavs atdot. Viņš vienmēr ir smaidīgs. Viņš paldies un dod tālāk citiem. Raksturs kaut kur varbūt kaut kā, bet pateicīgi cilvēki ir priecīgi cilvēki. Un Bībeles, ka esiet paklausīgi citam Kristus bijībā. Nesaka, kas tu tāds esi. Kādas tev tiesības. Vai kāda tev daļa. Bībeles, ka mēs izvēlam patiesu interesi otrā cilvēkā. Patiesu interesi, ieinteresētību, mīlestību. Un ja Dievs ir kādu iecēlis, kādu devis par apostulu, pravietu, evaņģēlistu, mācītāju, tad zini, tas ir tevis labad, lai tevi sagatavotu kalpošanas darbam. Lai tu būtu gatavs vienam labam darbam. Amen. Tāpēc nāksim Dievu priekšā, un ja ir kādas lietas, kas tev jāsaka Dievam, saki to viņam un lūdzu. Lai tas atklājas tavā dzīvē, tas vārds, ko tu lasīji, ko tu dzirdēji šodien, lai tas piepildās tavā dzīvē. Kungs, es tev pateicos, Jēzus, par tavu žēlastību, kungs, ka tu esi mūsu atpircis, dārgi atpircis. Ne ar sudrabu un zeltu, ne ar iznīcīgām lietām, kungs, bet ar tām dārgajām asinīm esmu atpirkts, mans Dievs. Es tev pateicos, kungs, tu piešķir vērtību ikvienai mūsu dzīvē, mans Dievs. Es tev pateicos, Jēzu Kristu, mūs esi dārgi atpirkts sev par saviem ļaudīm, mans Dievs. Es tev pateicos, kungs, Dievs, tu uzglabā mantojumu, kas ir nevīstoši debesīs, mans Dievs. Es tev pateicos, ka tu esi devis mums šo dzīves laiku, mans Dievs. Dievs, tu dod arī žēlastību dzīvi, nereti baudīt, mans kungs, bet es lūdzu visā tajā, mans Dievs. Dod man mans dienas tā vadīt, kad es gudru sirdi dabūnu, mans Dievs. To man vadīt ar mērķtiecību, ar apdomu, Dievs. Dievs, izdarot labāko, ko es varu tajā laikā un vietā priekš tevis, mans Dievs. Pagodinot tevi, mans kungs.
Es lūdzu, Dievs, palīdz, lai mans sirds ir atvērta tam, ko tu saki, svētais gars, un es lūdzu, Dievs, ka es spēju izšķirt un saprast, Dievs, ka es neesmu katram mācību vējam līdz mētāts, mans Dievs, ka es neesmu baiļu vadīts, mans Dievs, bet ka man dzīve raksturo paļāvību, miers un ticību uz Tevi, mans Dievs, jo Tu, mans kungs, esi mans glābējs, Dievs. Un Tu saki, ka man nekas nespēj šķirt no Tavas mīlestības, Dievs. Tu saki, ka man nekas neizraus no Tavas rokas, mans Dievs. Tu saki, ka Tu labo darbu iesāc, to arī pabeigsi, mans Dievs, Tev pateicos, kungs. Es lūdzu, svētais gars, valdi manī, vadi manī, kungs, palīdzi man, Dievs. Lai nav lietas manā dzīvē, kas abēdina Tevi, svētais gars. Es lūdzu, palīdzi man, māci man, kungs, un veido, svētais gars, šīs attiecības ar Tevi, ka Tu vari ņemt no tā, kas ir Tēvu un Dēlu un darīt to zinām, ka Tu vari atklāt nākamās lietas, ka Tu vari lietot savam goram un slavē, kungs, un palīdzi, mans Dievs, man ieraudzīt un redzēt, mans kungs, ka Dievs, tas ir viss no Tevis, Dievs. Tas ir no Tevis, Dievs, un dod man ar pateicību baudīt, kungs, ar pateicību baudīt Tavā priekšā, mans Dievs. Jo Tu dod bagātīgi baudīt, Dievs. Tu esi izglābs, Tu esi glābējs, Tu esi kungs. Tu nodevis sevi par mums, mans Dievs. Tu mūs sargi un vadi, Dievs, un es Tev pateicos, ka Tu esi tas, kas daudz bērnus ved godībā, mans kungs. Es pielūdzu Tevi, Jēzus, es pielūdzu, kungs, es pielūdzu Tevi, mans Dievs. Es slavēju Tavu vārdu, mans kungs, es slavēju Tavu vārdu, Jēzu. Es pateicos par draudzi Valmierā, mans Dievs. Es Tev pateicos, kungs, par Māru un Inesu, mans Dievs. Es Tev pateicos par mācītājiem, kas mīl Tevi, kungs, un staigā Tavus ceļus, Dievs, kas mīl Tavus ganāmo pulku, mans kungs. Es Tev pateicos par ikvienu, ko Tu esi pielicis, mans Dievs, kungs. Par vienu miesu, mans Dievs, kungs, par vienu kungu, par vienu garu, mans Dievs, pateicos par dažādām dāvanām, Dievs. Es Tev pateicos, kungs, svētīts Tavs vārds, mans Dievs. Kungs, lai Tava dzīvība bagātīgi valda viņos, mans kungs, Jēzu. Dievs, lai viņi redz Tavu godību un Tavu spēku, tas atklājas, mans kungs. Lai viņi ir skaidrā prātā, mans Dievs. Lai viņi ir gudri un saprātīgi spriest par lietām, mans kungs. Lai viņu valoda kā ar sāli sālīti, mans Dievs. Lai viņi ir gaisma un sāls šajā pilsētā un apkārtnē, mans Dievs. Un līdz pašam pasaules galam, kungs. Es pielūdzu Tevi, Jēzu. Es pielūdzu Tevi, kungs, Jēzus vārdā, mans Dievs. Jēzus vārdā, kungs. Āmen.